Sveika, Lieta! Līdzīgi kā piegādātāja modulī, tā arī realizācijas modulī ir iespējams no sistēmas sagatavot priekšmaksas rēķinu. Lai to darītu, modulī realizācija rēķina tabulā ar plusiņu veido jaunu rēķinu ierakstu, kurā tad attiecīgi norāda rēķinu datumu, avansa rēķina saņēmēju un izvēlēs rēķina veidu priekšmaksas rēķins. Priekšmaksas rēķinā norāda valūtu, pārbauda, vai samaksas termiņš vēl aizvien ir aktuālais, tās šajā gadījumā 10 dienas, un rēķina matricas tabulas sadaļā norāda, par ko tad šis priekšmaksas rēķins tiek izrakstīts. Piemēram, transporta pakalpojumi par 82 km ar cenu €50 km. Šajā gadījumā liekot ķeksīti grāmatots un saglabājot, priekšmaksas rēķinam grāmatojums neizveidosies. Līdzīgi kā piegādātāja rēķinā, tā arī realizācijas rēķinā būs informatīvs paziņojums par to, ka šim ierakstam nav grāmatojuma. Tad tajā mirklī, kad šāds rēķins tiks apmaksāts, tā būs pirmā vieta, kur tiks izveidots grāmatojums. Tad, ja mēs maksājam uzdevumā, jaunā ievietosim šo te rēķinu, no Latvija un dokuments priekšmaksas rēķins un liksim ķeksīt grāmatots un saglabāsim. Šī ir tā pirmā vieta, kur atrod grāmatojumu. Mēs redzam, ka mums ir nogrāmatojušies ieņēmumi, naudas ieņēmumi bankā uz saņemtiem avansiem, no kuriem izrēķinājies attiecīgi un izgrāmatojies laukā ir PVN. Ja mums eksistē šāds te maksājums, tad arī analogi, kā tas notiek piegādātāja daļā, priekšmaksas sadaļā izveidojās priekšmaksas numurs, kas dzīvo savu atsevišķu dzīvi starp reģistros, kuru tad attiecīgi vēlāk rakstot gala rēķinu, piemēram, analogi tikpat lielu kā šo, bet, piemēram, jau 23. septembrī priekšmaksas sadaļā mums ir iespējams izvēlēties. Tātad šis pats numuriņš no 19. septembra maksājuma mums ir ievietojams 23. septembra rēķinā. Un, attiecīgi, šādu ierakstu gan jau var grāmatot, liekot ķeksīti grāmatots un saglabājot, izveidosies arī šī dokumenta grāmatojums.